nu, Facebookā var, protams, embedēt to video, Twitterī nevar, var nosūtīt tomēr linku uz kaut kurien vai uz Facebook lapu vai uz YouTube lapu. Līdz ar to tur tiek nošauti 2 zvaigžņi vienā laikā, kad mēs veidojam šo presa relīzi un koncentrējamies tiešām uz saturu. Neviens cits vidi kā Lattelecom. Lattelecom kaut ko dara, bet viņi ir vienīgi, kas to dara. Tas izskatās mazliet spocīgi un mēdī var nepieņemt. Bet, ja tie ir, teiksim, ja tās ir vairākas kompānijas, kas to dara vienlaikus, tad savā ziņā mēs tur palīdzam. Ja? Nu, kā audzinot arī un veidot šo jauno kultūru. Mēs esam sapratuši, ka ne visiem ir interesi, teiksim, klientam nav interesi par kaut kādu lielu ciparu paketu, proti televīzijas relīzi, YouTube video un audio relīzi un vēl kaut ko. Līdz ar to mēs esam paņēmuši šo produktu, saskaldījuši 3 daļās, viņš joprojām ir viegli lietas, un viņš iespējams paņemt kā paketē. Bet mēs esam izdalījuši atsevišķi šo televīzijas relīzi, kas ir ļoti specifisks produkts. Tad ir atvasinājums no tā YouTube klips. Nu, mēs viņu saucam par YouTube klipu, viņu saucam par internet klipu vai par viral video. Un tad ir audio relīzi. Tad klāt, protams, vēl ir arī foto sižeti, un tad ir foto galerija. Plus vēl ir iespēja tulkot dažādās valodās, 5 valodās, latviešu, angļu, krievu, vācu un zviedru. Tas atkal ir ekstra. Līdz ar to pats saliec tai kalendārā savu produktu, ko tev konkrēto pasākumu vajag, un tev algoritms izreitina cenu. Par cenām runājot, televīzijas TV relīze maksā 299, audio relīze 99, un tas YouTube viral video ir arī 299. Kopā tie ir kaut kādi, ja ņem paketē, tad tas ir lētais, nu tā teikt, ja to ņem paketē, tad ienākot tie kaut kāds 700 plus lati, bet ir 599 lati. Komunikācija, tas nozīmē, ka mēs esam sapratis klientu sapratis mani, un mēs viens otrā ieklausamies. Es ieklausos, ko saka Agnes, un Agnes dzird kaut kāds manas tekstus par formu, par garumu, par kaut ko tādu. Un, ja tādā veidā tā komunikācija strādā kvalitāti, tur nevar nebūt. Cik gara video relīzi jūs prāt ir optimāli? Man šajā televīzijā līdz 1,5 minūtei ieskaitot piepildējumu. Tas nozīmē, ka vēstījums līdz minūtei nevairāk. Nu, tas ir līdz minūtei, tas ir ļoti daudz. Mums ir tāda pateicība. Lai tiešām sen nebija tāds pasākums, ka būtu tik daudz jautājumu. Mums ir tikai pozitīvi. Es arī gribētu būt kaut kādā startupā. Pirmais veiksmīgais piemērs. Ja nu ir viens piemērots kandidāts, tad Pētersons ir absolūti atbilstoši. Video preses relīze. Tad vajag iedragās mēdī finansiālo stāvokli. Apsolīt kapitālu. Nevis viņiem darbu vairāk.